tuvojas milzu soļiem. Izglītības reforma. Mīļie 9. un 12. Jums arī vēl būs iespēja ielikt šajā reformas vilcienā. Bet sevišķi gribu uzrunāt 12. 12. esat lūdzu gatā. 4. decembrī jums ir pirmais eksāmens vācu valodā, un proti startautiski atzītais vācu valodas eksāmens DSD2. Noteikti ieteiktu jums to kārtot tie, kuriem spējas to atļauj, jo tāpēc, ka Ķīļkungs ir solījis, ka šo eksāmenu pielīdzinās Latvijas valsts centralizētajam vācu valodas eksāmenam, tā tas ir jūsu interesēs. Tieši tāpat arī 9. Es lūgtu atkārtot to pašu varoņdarbu, ko pagājušo gadu darīja jūsu kolēģi, kur šogad jau ir 10. klasē. Arī jums ir iespēja kārtot šādu starptautiski atzītu eksāmenu, tikai savam zināšanu līmenim atbilstīgi DSD1. Un tas būs jau 19. martā. Tātad viss ir pilnīgi skaidrs. Šodien aizējot mājās, vienīgais svarīgais priekšmets ir vācu valoda. Un jums šo eksāmenu palīdzēs nokārtot Vācijas valdības deleģētājs, vieskolotājs mūsu skolā no šī gada 1. septembra, Tomas Ludvigs. Tas par tiem galvenajiem reformas vilcieniem. Bet, protams, ka mēs ikdienā strādāsim tāpat, kā esam strādājuši, un liels paldies jāsaka Burokungam, kurš kārtējo reizi ir uzklausījis mūsu vēlmes. Tā zināms, lai īstenotu šo izglītības reformu, tad viss akcents ir mākslas jomu priekšmetiem. Zilā krāsa nāk no Zviedru valdīšanas laikiem, bet zilā kombinācija ar balto simbolizē Rīgas saistības Baltijas jūru. Rīgas krāsas ir Rīgas pilsētas karogas krāsas. Labrīt, godātie skolēni, labrīt, godātie skolotāji, klāti arī vecāki. Es tiešām pieeju šajā skolā sajūtu vēstures klātbūtni. Tas nozīmē, ka tas skolas saglabās un cik lielā mērā viņi tiek uzturēti. Tāpēc paldies pedagogu kolektīvam, paldies skolas direktorai par to, ko viņi dara. Tad ir prieks arī būvīt šajā skolā iekšā, un tāpēc Burokkungs tik bieži te ir. Jo viņš redz, ka te ir vērts to darīt. Tāpēc no savas puses tiešām sveicu visus šodien mācību gada sākumā, un pats galvenais, lai skolā jūs to sētu, lai jūs justu to, ka šeit jūs esat gaidīti, tad arī tās mācības un viss, kas saistīts, tās sagādā prieku. Tāpēc, ka šodien man ir divas, es runāšu īsti, vienkārši nekavēt laiku, tātad ir Pušas skolas direktori. Bet tās augļus vislabāk var baudīt atgriežoties atpakaļ mājās. Pirms 5 gadiem mūsu skolas nenogurdināmais absolvents Jānis Vasarietis nāca klajā ar ideju dibināt Pucas balvu, atzinību tam gimnāzistam, kurš attiecīgajā mācību gadā sasniedz atzīstams panākums un vairojas skolas slavu. Jānis Vasarietis, kurš pirms nepilnu mēnešu atzīmēs 90. Jā, jūs tev atbalstījāties 90. dzimšanas dienu. Kalnaš ir kopā ar mums, un viņam noteikti ir jums ko teikt. Vispirms ar pateicības jūtam sirdību vārdos
Es vēršos pie jums, tādēļ, ka 3. augustā, tad, kad man piepildījās 90 gadi, ciemos atnāca jūsu skolas direktore, piekrita Zausis, ka viņi dzīvoja 5. stāvā, ļoti stāvīgi pakāpieniem pēc lifta, pie manis nav tik viegli uzkāpt. Un skolas direktore sveica man visu skolas, gan skolēnu, darbinieku skolotāju, man savā vārdā, par ko man dziļa pateicība. Tālāk Vībā pasniedza arī ierāmēt iestiprotu simboliskiem teicieniem, tādu kā apsveikumu rakstu, kura teikuma pirmie burti lasot vertikāli no augšu leju, veido vārda Jānis Vasarietis, un kur apakšā ir tā fotografija, ko no jumta fotografēja visu skolu 90. gada, skolas 90. gada dienā. Un vēlreiz nevien par to paldies. Starp vairākiem desmitiem ciemiņu 2 vai pat 3 dienu laikā man, protams, vislielākais gods bija tas, ka man nāca apsveikt jūsu skolas direktore. Bet tā kā man ir 90 gadu, un es sevi, un mēs sevi saukājam par veciem klepeliem, un es sevi arī par veco karaklepeli, tad man bija vēl ļoti jauks pārsteigums, ka pie manis atnāca ciemos 2 pagājušā gada skolas absolventes, tā ir Vīga Rinkeviča un Viena Ulmane. Nu, es domāju tā, jūs jau ir cilvēki, es varētu zēniem. Tad, kad jūs būs 90 gadi, un tad, kad jūs dzīvosiet vieni paši, tad jūs sapratīsiet, ko nozīmē, ka atnāk dzīvšanas dienu apsveikt 2 jaunas skaistas Londas. Es zinu, ka man būs jāpasniedz kārtējā pūce, un es mazu tādu atkāpību gribu izdarīt, ka ap 2007. gadu parādījās masmēdījos ziņa, tā starp citu ziņa, ka kādā Ņujorkas metro ir spēlējis tikai tād ielu vioļnieks nolicis kasti, vioļkasti zemē priekš ziedojumiem, un spējējis ļoti aizrauti, ļoti meistarīgi, bet cilvēkiem, kā jau parasti, arī tagad mums nav laika, lielākā tiesēt pagājuši vienkārši garām, nav klausījušies, citus bija klapstājušies, lai iemestu kādu centu, ejam kastē, bet viens cilvēks ir klausījies ilgu laiku, un iemēks tajā vīgoļu kastē $100 banknoti, jo viņš ir atpazītis tajā cilvēkā pasaules slavenu vioļnieku, kurš vakar Ņujorkā sniedzis koncertu milzīgā koncertu zālē, kur lētākā pieejas maksa ir vīvēs. Es priecājos par to, ka es ar savu aklējisko pūces palīdzību varu katru gadu parādīt kādu zēnu vai kādu meiteni, kura nav pat blondīne, kura varbūt pat kāju nadziņus nekrāso, kura ir vienkārša. Un šī akademiskā pūce ir izraucīsies viņu par pasaules slavenu vioļnieci skolas mērogā. Un tā šodien ir meitene, kuras vārdu un viss tad arī es. Tad, kad būs pienācis laiks, tad es
arī to lietu kārtošanā. Paldies jums par uzmanību. Bet tagad aicinām Pulces balvas autoru Agri Kramiņu nominēt šā gada balvas ieguvēju un pasniegt to jaunajām laureātiem. Tā, gada balvas laureāts ir Valters Bondars. Šī ir balva. Un tāpēc tiešām balva. Es nezinu, ko es varētu pateikt saviem vienādiem tā, lai viņi cītīgāk mācītos, lai uzlabot sekmes, bet es domāju, galvenais ir visā, ko daži ieguldīt to darbu, tad arī viss atmasē. Un vēl es vēlos visiem novēlēt veiksmu eksāmenos un lai viņš šito mācītos. Priekšsēdētāja Aida Jomai ir jums savs vēlējums. Labdien, cienījamie klātesošies viesi, pedagogika kolektīvs un arī, kā teica, paši galvenie notikuma dalībnieki, kas ir kļūst 9. un 12. klašu audzēni. Kas tad ir tas galvenais? Kāpēc jūs uzskatāt par tik svarīgiem? Laikam tāpēc, ka ir kaut kādas dzīves krustceles jums pienākušas. Ne nu tās pirmās, un ne pēdējās, un ne svarīgākās. Bet kuru ceļu tad jums doties tālāk? Jūs skolas biedriem jums aicinājuši. Izziniet pasauli, bet es gribu jūs aicināt, izziniet sevi. Jums vēl ir dots laiks, 9. klasē vairāk, 12. klases beidzējiem jau mazāk, bet izziniet sevi. Izmantojiet visu to, ko jums dod skola, skolotāji, zināšanas, pieredzi, un izpētiet katrs sevi, savu raksturu, savas spējas, jo mēs visi gribam būt laimīgi dzīvē. Nav vienas tādas lielas laimes, bet tās laimes sastāvdaļa ir tā profesija, ko jūs izvēlēsieties. Un lai jūs justos labi tajā darbā, tajā dzīvē, kas jūs būsiet tālāk, jums pirmām kārtām ir jāiepazīst pašam sevi. Tāpēc es jums novēlu strādāt ar dubultu atdeni, gan uzkrājot zināšanas, gan izzinot pašiem sevi, kā šī procesa beigās jūs arī izvēlēsieties savu nākamo profesiju vai darbu. Kā novēlējumu, kas ir tiešām no sirds, gribētu jums teikt tā. Daudz laimīgāks ir cilvēks, kurš strādā mīlot šo darbu, nekā kurš varbūt ir prestižāks amats, bet kuram nav sirds klāt. Jo noteikti daudz laimīgāks būs galdnieks, kurš ir savu amatu pratējis, nevis
vārtiem, bet uzvilkt mugurāmus diemžēl nevaram. Tā kā izvēlaties sev sirdī tīkam profesiju, lai tas palīdz jums dzīvot. Lai jums sagatavoties. Un tagad iedomājies, kā tas būtu, ja arī tu dziedētu šajā korī. Un jauniešu korim jāsaka, tas jau vien, ka mums korim ir milzīgi jau senas un tādas pamatīgas dziedāšanas tradīcijas. Bet jauniešu korim gads ir iesācies ārkārtīgi strauji un tā aktīvi, jo mums jau šīs nedēļas nogalē, tas ir sestdien, 8. septembrī, mēs piedalāmies mūzikas un mākslas festivāla Baltās naktis ietvaros koncertā. Un arī tev ir iespēja vēl tur piedalīties, jo rīt 10. stundas laikā ir koru mēģinājums. Un katrs viens ir mīļi aicināts un tiks arī individuāli uzaicināts. Ko es varu vēl teikt? Lai nāktu uz kori, jums nevajag neko īpaši, nekādus, ko sportā vajag. Sporta tērpu, īpaši tērpu, īpašus apavus, atribūtus. Jums ir galvenais instruments, kas jums ir. Tā ir jūsu balss. Vairāk mums nevajag neko. Tas jau ir viss. Balss,
Iedomājies, ja tu būtu sporta zāli, tad tev nevajadzētu balsi. Pēc sportā nepaliks. Ļoti tādas sveicu jūs visus 3. septembrī. Gribēju atgādināt, ka arī šogad, kā jūs redzējāt video nulītī, būs iespējams apmeklēt volejbola pulciņu, volejbola pulciņu un futbola pulciņu. Bet, lai to apmeklētu, ir nepieciešams ārsta zīme, kur rakstīt ar paaugstinātu slodzi. To mēs paskatīsim, ar masku mūsnīgi. Vēl, kā teicu, lai iet jaunajā mūsu atjaunotajā sporta zālē, ir nepieciešams mājas appaviņu. Iepakamies sporta zālē, veicam jaunā mācību gadu. Labrīt, darbie skolas biedri un skolotāji. Sveicu jūs visi jaunajā mācību gadā. Es ceru, ka šis būs ļoti īpašs un iedvesmojošs gads. Jo šis taču ir pēdējais pasaules gads. Tāpēc izbaudām katru dienu un ieraudzīt prieku ikdienas rīgas sīkumos. Bet neaizmirstam, ka tas iespējams ir mīts. Un tāpēc domājam arī par nākotni. Tiecamies pēc saviem sapņiem. Es kā skolas pašpārvaldes prezidents gaidu arī jaunus, radošus, darboties gribošus cilvēkus. Un labprāt uzklausīšu un atbalstīšu un parunāšos ar katru no jums. Arī uz skolotājiem tas attiecas, jo mēs visi kopā esam spēks un varam padarīt savu skolas ikdienu krāsaināku. Paldies!